pirmkārt esam pateicīgi par jūsu atbalstu, jo 3 gadu laikā esam paaugušies, un jūsu interesi lietot platformu mums arī dod īstenībā motivāciju turpināt attīstīt Skolo LV, kas būtībā tādā virzienā, kas dod jums vērtību. Un platformai vērtību dod tieši jūs. Tas, ko mēs šogad izdarījām, mēs mājā pajautājām lietotājiem, kā viņi vērtē platformu, un viens no jautājumiem bija par e-kursu lietošanu. Un tur parādījās, ka puse lietotāju saka, ka izmanto e-kursu paraugus regulāri. Un no tā mums izriet, ka šogad mēs atklājam jaunu funkciju, kas nozīmē, ka skolotāji tagad paši var iegūt e-kursu paraugus, nav jāprasa virslietotājiem šīs atbalsts un var doties paši un dabūt savu vajadzīgo. Pirms 3 gadiem tie bija 2 cilvēki, kas šo veicu uz visu platformu. Tad mēs atvērām šo funkciju skolas virslietotājiem. No katras skolas parasti ir 1 vai 2. Un tad pagājušajā mēnesī atvērām vaļā šo iespēju arī skolotājiem. Un ievads semināram plāns būs tāds, tur ir pāris punkti. Es par galvenajām Skolo LV sadaļām pastāstīšu. Tas ir ar domu, kas ir atvēruši pirmo reizi un grib uzzināt, kas tur ir un iegūt mūsu komentāru tādu pārskatu, kas tajā pirmajā lapā ir un kas jāņem vērā. Tad pastāstīšu un parādīšu arī pāris lietošanas scenāriju, kas jums varētu būt noderīgi. Un trešais ir, tā kā mums ir šeit izmaiņas platformā, tad būtībā arī ir lietas, kas jāņem vērā virslietotājiem. Tad ļoti īsi par mape un tava klase. Tad mūsu nodaļa nodarbojās ar šo arī platformu atbalstu un uzturēšanu. Primāri ievadseminārs ir par skolo, un tad nobeigums. Sāksim tad ar Skolo LV sadaļām. Viss seminārs organizēts vizuāli, tā, ka kreisajā pusē var redzēt, par ko es runāšu, un labajā pusē ir ierakstīta animācija, bet es komentēšu, kas tur ir redzams, un izskaidrošu pēc iespējas vieglāk. Pirmkārt, autorizēšanās bez izmaiņām. Mēs varam tur ienākt iekšā ar Latvija LV MyCube e-klase, Lietuvai, kas jums ir. Varbūt lielākā daļa par to jau zina. Tad, kad atveriet vaļā Skolo LV, ir nelielas izmaiņas. Pašā augšā var redzēt, ir josla. Es pārvietošu, lai es redzu. Tā, ir josla, par kuru tad arī parunāsim. Tātad tur ir mani kursi, iepriekš nebijis e-kursu katalogs, sadaļa materiāli skolotājiem, Office pamācības, tad ir arī notifikāciju sadaļa, profils un 2 lielas pogas, pievienot kursu no kataloga, izveidot jaunu e-kursu, un tur apakšā ir vēl liela poga sazināties ar Skolo LV. Iesim detalizēti cauri, un jo tālāk seminārā, jo detalizētāk. Tad vispirms par e-kursu katalogu. Tā ir sadaļa ar vislielākajām izmaiņām. Šeit skolotājs var atvērt jebkuru no posmiem, un mēs redzam, ir vispārēja izglītībai un arī profesionāla izglītībai par nozarēm. Apskatīsimies no vispārējās izglītības, vidējo pamatizglītību, pamēģināsim atrast kādu kursu. Šie ir e-kursi, un saraksts ir garš. Tad, kad atver kaut vienu vaļā, pašā augšā var pamanīt tādu pogu, zaļu, un tā ir indikācija, kad jūs varat šo kursu paņemt sev, pievienot savai izglītības iestādē. Šāda poga ir visiem kursiem šajā e-kursu katalogu sadaļā. Tad ir nākamā sadaļa materiāli skolotājiem. Šeit savukārt nav kopējami kursi. Tie ir kursi, kur jūs varat apskatīties visus metodiskos materiālus. Pašmācību kursu sadaļā šie ir pabeigušies kursi, un tie ir vienkārši atvērti pašmācību nolūkos, atvērt vaļā, lejuplādēt, tur pievienotos failus, kāda bija šo kursu laikā. Es domāju, tur ir daudz noderīgāk. Un nesabīstieties, atverot kaut vienu kursu, tur parādās tāda poga reģistrēt mani. Tas ir jānospiež, lai tiktu iekšā. Reģistrācija ir automātiska, nekāds tālāk saistības tur nav. Tad varat vienkārši atvērt vaļā, pašreģistrēties un skatīt materiālus, lejuplādētos.
Tad ir Office. Katram Skolo LV lietotājiem ir savs e-pasts izveidots. Varbūt esat pamanījuši, varbūt nē, bet bieži vien tas ir vārds, punkts, uzvārds, varbūt kāds skaitlis, 2, 3, 4, 5, @skolo LV. Un tam ir piesaistīts Office konts. Un līdz ar to, nospiežot uz Office, jūs tiekat automātiski pārvirzīts uz to kontu. Viss Office online rīki tur tad ir pieejami. Ja paskatās, tur kreisajā malā ir app sadaļa, un tur ir, aizvērsim šo lodziņu, online rīki, Copilot, Teams, Word, OneDrive. OneDrive ir ļoti liels, tur droši vien pat nezinu, kā to varētu aizpildīt ar failiem, bet droši izmantojiet to, lai koplietot dokumentus. Jā, Office vidu var droši izmantot. Un vēl, lai varētu saprast lietas, kuras droši vien nevarējuši visu izstāstīt šīs stundas laikā, tad ir arī sadaļa pamācības, un tur ir lielākoties gan ļoti plaši noklāts jautājumu klāsts, kā veidot aktivitātes, kā pievienot dalībniekus, arī par Office, arī par pārējām platformām. Droši ieskatieties. Pašās beigās vēl pateikšu arī, ka mums arī YouTube kanāls ir, kur pilns ar instrukcijām. Tad šis bija ļoti ātrs ieskats par sadaļām, bet iesim detalizētāk un parādīsim, kā soli pa solim lietot šo platformu. Un mēs izvēlējāmies pāris scenārijus, kas droši vien būtu visnoderīgākie. Un tie dos jums normālu startu tālāk pētīt dziļāk. Pirmkārt, ar Skolo LV jūs varat uzdot kādu uzdevumu, paņemot no e-kursa un nosūtīt tos uz e-klasi kopā ar vērtējumu, tad, kad skolēns pabeidz pildīt to. Var arī izdarīt tā, ka jūs arī saņemat darbus, ir kāds portfolio uzdevumu iesniegšanas darbs jāiesniedz, tad to var organizēt caur Skolo LV un arī tad attiecīgi nosūtīt vērtējumu e-klasē. Jūs varat arī izvēlēties pilnīgi vadīt kursu ar saviem materiāliem. Teiksim, es esmu to darījis, kad es vadīju stundas priekš 8. 9. klases fizikā, tad es ņēmu īstenībā gatavu kursu, bet es organizēju visu, kas ir digitāls, caur platformu. Atgādinājums, ka Skolo LV ir Moodle. Tas nozīmē, ka, ja jums ir kaut kāda priekšzināšanas par Moodle, tad būtībā to var viegli pārcelt uz vienu. Var organizēt pārbaudas darbus klasē. Un tā kā ir pieejams Office un Teams, droši varat arī organizēt veselu komunikāciju tiešsaistē. Daudz citu scenāriju. Iziesim pirmiem scenārijiem cauri. Tas nozīmē uzdot uzdevumu un nosūtīt vērtējumu e-klasē pa solīšiem. Tātad pirmkārt sāksim ar, kas būtu būtībā jādara. Vispirms mums vajag pašu saturu, mums vajag pašu aktivitāti, un aktivitātes mums dzīvo e-kursos. Tad nozīmē, ka mums vajag dabūt e-kursu. Un tad es arī demonstrēšu, kā tad notiek šī kursu kopēšana, ko katrs skolotājs var veikt pats. Mūsu mērķis tagad būs dabazinību 6. klases e-kurs. Jūs varat scrollēt tam cauri, atrast vajadzīgo kursu, bet varat arī pašā augšā ierakstīt pirmos burtus un atradīsiet uzreiz attiecīgo kursu, lai tikai mazliet noskrolēt un ieraudzīt to. Te mums ir dabazinības 6. klasē, bišķīt zemāk, atverās vaļā, nospiežam augšā šo te zaļo pogu un parādās lodziņš. 2 zaļi lodziņi nozīmē, ka jau tagad varētu iet tālāk, bet īstenībā jūs varat arī precizēt to nosaukumu, lai jūs varat atšķirt no gada uz gadu, pārējot, ka šis kurs ir šim gadam. Un ir arī izvēle par skolu. Tas ir gadījumā, ja jums ir vairākas skolas un vienkārši norādīt, par kurai skolai jūs vēl gribat. Un tad ir tāds maziņš pelēks lodziņš, kurā ierakstīts kaut kas par, ka iespējams pievienot vēl 101 kursu. Tas ir vienkārši par to, ka skolai nav bezgalīgi kursu skaits, ko var nokopēt, bet ir parādīts, cik daudz vēl šādu var darbības veikt. Uzsākam un parādās augšā josla, kas saka, ka notiek ar to sarkanīgo tekstu pievieno kursu, un process prasa aptuveni 2 minūtes, atkarībā, ja vairāk cilvēki to būs izdarījuši, tad mazliet ilgāk.
Un var paskatīties arī, kādi kursi tagad tiek pievienoti. Tas nozīmē, ka arī vairākus kursus vienlaicīgi var pievienot. Nav tā, ka jāgaida viena kursa pievienošana un tā tikai sāksim nākamo. Turklāt jūs varat arī droši pastaigāties pa visu platformu, tā josla nekur nepazudīs. Tas process vienkārši turpināsies. Un tad, kad tas būs pabeidzies, tad tas kurs būs redzams sadaļā Mani kursi. Process turpinās. Mazliet pabīdīju uz priekšu laiku. Nu, būtībā tagad vajadzētu atrasties zem sadaļas Mani kursi, jāpārlādē lapa. Te nu tas ir. Un tas arī viss. Būtībā es mēģināju pateikt, ka diezgan vienkārši vajadzētu būt. Otrs, mums ir tagad e-kurs. Konceptuāli mums vajag tagad, lai skolēni tam pievienojas, lai drīzāk, lai viņi var atvērt šo kursu, jo šis nav publisks. Iziesim cauri soļiem, lai pievienotu skolēniem piekļuvi. Aizvērsim to joslu, tas mums nav vajadzīgs. Tagad atverot to vaļā, šo kursu mēs redzam, tur ir saturs, un uzreiz tieksimies pie skolēnu pievienošanas. Labajā pusē ir šis bloks, pieslēgt klases. Tur parādās visas klases, kuras jums būtu iespējams pievienot. Pievienosim kādu, paiet mazs laiciņš, un tiek importēti visi skolēni šajā gadījumā no e-klases, jo skolē ir šajā gadījumā e-klase. Es lielākoties koncentrēšos tagad tieši uz e-klases, bet principā analoģiski ir tas pats process arī MyCubam. Var arī atslēgt kādu klasi, ja kādu kļūdaini pievienot, un visi skolēni tad ir redzami sadaļā dalībnieki. Var redzēt, ka katram arī izveidojies šis skolu LV e-pasts, un šie testa lietotāji. Tas arī ir viss, kas jādara, lai pievienotu jūsu skolēnus. Tas nozīmē, ka viņi var ienākt šajā platformā un redzēt šo kursu, bet iesim tālāk. Mums bija mērķis. Tātad nākamais solis būtu tāds rekomendācija, paņemiet kādu aktivitāti no kursa un nosūtiet to uz e-klasi kā uzdevumu. Kā tas notiek? Mums vajag atrast, kuru aktivitāti mēs gribam nosūtīt uz e-klasi. Te ir diezgan daudz. Paņemsim kādu, kas iekrīt acīs. A5 aktivitātes parasti ir ļoti interaktīvas, un tās pēc būtības ir interaktīvas. Un šajā gadījumā es paņēmu tādu, kurā ir jāievada termini iekšā. Te ir jāieraksta, izmēģināt, kā tas darbojās. Šie dati nesaglabājās, tikai var izmēģināt, paskatīties, vai tas apmierina. Un arī pārbaudīt sevi un redzēt, ka kaut kas nav bijis pareizi, un tad var arī nospiest uz Show Solutions, un tad arī parāda pareizo atbildi. Un tur zemāk ir cita veida aktivitātes, tur ir vēl turpinājumi šim uzdevumam, bet var vienkārši doties tālāk un tiešām arī nosūtīt šo uzdevumu. Un kā tas notiek? Mums ir jāizmanto bloks, kas ir labajā pusē zem tā, ko mēs tikko izmantojam, nosūtīt uz e-žurnālu. Un tas darbojas tā, ka mums vajag zināt nosaukumu tā aktivitātei. Un to aktivitātes nosaukumu mēs tad ierakstam tur, vismaz tos pirmos burtus, lai mēs viņu varam atrast. Un redzam uzdevums termini, tur arī ir. Tas sakrīt ar to nosaukumu tajā aktivitātē. Norādam, kuru klasi mēs gribam, lai saņem šo te, ja var jau būt, ka vairākas klases ir pievienot šim kursam. Un norādam, kurā datumā e-klasē šim uzdevumam ir jāparādās. Teiksim, 20. datums un poga publicēt e-žurnālā. Tas nozīmē, ka ja tagad es atvērtu e-klasi, es redzētu, ka tur 20. datumā ir jābūt uzdevumam. Tā es te autorizējos ātri. Tā, un jā, 20. datumā mums tur blakus uzreiz ir arī saite. Atverot to, atverās uzreiz tā aktivitāte. Tātad pamēģinām paskatīties, kāds izskatās no skolēna puses. No skolēna puses es došos uz dienas grāmatu. Man ir jāpaskatās, kas ir šajā 20. datumā uzdots. 20. datums iekļaujas tajā periodā un scrollēju uz leju un ieraudzīšu, ka tur ir tas pats uzdevums, 20. datums, nosaukums tāds pats,
kāds aktivitātei un arī saite. Atverot vaļā, man mazliet citādāk izskatās, bet tas ir tikai tāpēc, ka es neesmu autorizējies platformā. Man vajag nospiest turpināt, un man tālāk aizvedīs uz autorizēšanās soli. Ieeju skolēniem un skolotājiem jāspiež. Ja skolēns jau ir iepriekš autorizējies, tad tas process jau būtu atrisinājies automātiski, bet tagad ir pirmais solis jāveic. Ienākot ar e-klasi, es tikšu iekšā, mani pārvirzīs uz īsto lapu, nebūs jāmeklē vēlreiz. Mazliet pavadīsim laiku, paskatīties, kā pilda šo vienu aktivitāti. Tas varbūt prasīs minūti vai pusminūti, tad pamēģinām iziet tam cauri, iejusties, kā tas varētu būt no skolēna puses. Tad ķeramies tieši pie pildīšanas, jo būtībā ir svarīgi, kā izskatās man un kā izskatās skolēnam, vai ir kāda atšķirība. Šoreiz es nevienā no vietām kļūdu speciāli nepieļāvu. Droši vien, ka vajadzēja pamēģināt, kā tas izskatās, bet paskatāmies, kā ir, kad aizpildu pareizi. Un vajadzēja lasīt kādu brīdi, lai es arī saprotu, ko es tur aptiekšu. Es pasniedzu fiziku, bet šeit man vajadzēja mazliet padomāt. Un mazliet zemāk ir vēl cita veida aktivitāte. Tur, kur pamanīsiet tiešām tās H5 aktivitātes, tur ir interaktivitāte diezgan laba. Te ir vienkārši jāizvēlās atbilstošākais vārds, tur, kur tā šķērsvītra. Izpildīsim šo uzdevumu, un tad skatāmies tālāk, kāds izskatās pie vērtējuma, kāds skolēnam parādās. Tā, izpildām, čeku, un tad ejam tālāk. Šeit uzreiz neizlēc kaut kāda atzīme par kopējo novērtējumu, un jādodās uz vērtējumu sadaļu. Un tur arī glabājās visi vērtējumi, kas ir šajā e-kursā. Un tieši pie tās aktivitātes es arī redzu izpildes procentu, un arī es varu atvērt vaļā to uzdevumu un skatīties vēlreiz, kas bija pareizi, kas bija nepareizi. Toreiz izpildīju visu pareizi. Tad no skolotāja puses atkal paskatāmies blakus dalībnieku sadaļai, kur bijām iepriekš, tad arī ir vērtējumi. Un te tabula ir daudz garāka, jo skolām ir daudz, visas 33 rindiņas parādās, un arī pa labi vēl parādās par katru aktivitāti sava kolonna. Un es redzu, ka šis vērtējums tur ir. Jā, tā vārda, kurš pildīja. Šo vērtējumu es arī varu izlabot. Un es varu arī, nākamais solis būs iespējams arī apskatīties tieši to pašu, ko skolēns, kādas atbildes tika iesniegtas. Pie šīs aktivitātes var apskatīties, kas viņu pildīja, cik punkti, atbildīja, un reports aizvedīs uz to lapu, kādu skolēns arī redzēja. Ķersimies pie pēdējā soļa. Es neteiktu, ka šis ir kaut kas tāds, par ko būtu jāliek 10 baļu skalā, kāds vērtējums e-klasē. Es vienkārši kā piemēru vēlos demonstrēt, kāds notiktos. Teiksim, būtu kāds apjomīgāks darbs, un tad to importētu. Tas notiek e-klases žurnālā līdzīgi kā pārējās platformās uzdevumus LV. Mēs dodamies uz žurnālu un veidojam jaunu ierakstu, izvēlamies pārbaudas darbus, aizpildām šos laukus. Es pieļauju, ka jums ir speciāli noteikumi par šo sadaļu, kad ir jābūt aizpildītam. Bet nākamajā solī ir jāveic izvēle par skolo LV importēšanu. Tas, kas ir svarīgi šim, lai ievadītu kādu no darbiem, nepieciešams, lai tas būtu nosūtīts iepriekš jau. Mēs to izdarījām iepriekš, līdz ar to norādot tagad datumu, mēs redzam, ka ir sarakstā. Ja tas nebūtu nosūtīts iepriekš uz e-klasi,
tad nevarētu šādi izdarīt. Bet tagad redzam, ka ir vērtējums no tā skolēna. Varam iet vienkārši soli pa soli tālāk visiem tiem logiem, ko e-klases piedāvā. Tātad jāatcerās, vispirms jābūt nosūtītam uz e-klasi, konkrētā datumā ieliktam, un tad no e-klases var importēt vēlreiz šo vērtējumu. Tie ir 2 atsevišķi soļi. Ne katrs nosūtītais darbs uz e-klasi aiziet uzreiz kā atzīme, līdz ar to, bet ir jāveic vispirms nosūtīšana. Tas bija viens scenārijs. Otrs scenārijs ir, teiksim, jūs vēlaties, lai jums skolēni atsūta kādu darbu, un jūs varat izvēlēties, kā jūs to vēlaties darīt. Un priekšlikums ir izmantot platformu, kurā iekšā ir funkcija, lai varētu iesūtīt iekšā un novērtēt šo darbus. Un parādīšu piemēru, tur mazāk soļu un kādu detaļas izlaidīšu. Tad izmantosim šo pašu kursu. Un tā kā mēs esam šo kursu kopējuši sev, mēs viņu varam arī rediģēt. Augšā poga rediģēšanas režīms, un ieslēdzot to, mēs varam brīvi mainīt šo kursu. Pārvietot, dzēst, jebko. Šāda poga ir katras, tāda aktivitātes pievienošanas poga ir katra temata beigās. Un pirmajam tematam beigās ieliksim aktivitāti, kas ļauj iesūtīt darbus. Un to sauc par uzdevumus. Tur var redzēt tādu ikonu, kas arī asociē par iesūtīšanu. Lai tālāk, vienīgais, kas jādara, ir jādod nosaukums, un tālāk pēc jūsu ieskatiem, ko jūs vēlaties, kādus ierobežojumus norādīt, to, ko drīkst, drīkst iesniegt. Paskatīsimies uz pāris tiem iestatījumiem, kas būtu interesanti, piemēram, par to, no kura brīža drīkst iesniegt. Tad ir līdz kuram brīdim var iesniegt, kas ir būtiski noteikti. Lai tas iekļaujās normās jums. Un te vēl norādīt arī, cik liels drīkst būt tas iesniedzamais fails. Var norādīt arī, kāds fails tas drīkst būt. Tas nozīmē, tas ir dokuments, attēls, var specificēt tieši PDF failu, kā vēlaties. Šajā gadījumā es izdarīšu tā, lai tikai PDF failu var ielikt iekšā. Un to var saprast, kad parādās šis tekstiņš. Tikai to failu drīkst augšuplādēt. Tur vēl pie vērtējuma var droši vien kaut ko pierakstīt par punktu skaitu, kādā diapazonā tiks vērtēts. Te ir vairākas lietas, bet būtiskāko parādīju. Tas ir tie vienkārši jūsu kontrolas mehānismi, kā jūs vēlaties, lai uzstādītu to. Tad šī aktivitāte ir izveidota, tā parādās jau tagad tajā kursā. Var redzēt, ka tas ir pieejams visiem dalībniekiem, 33 un 6 dienas atlikušas. Tas kursā tagad ir tieši tajā vietā, kur izveidojām, pieejams. Aizskrolēja līdz tajā vietā, kur mēs viņu nolikām, ievietojām. Parādīšu vienu triku. Nav obligāti tā aktivitātei jādzīvo tieši tur. Varam arī vienkārši pārvietot to, jo rediģēšanas režīms ir ieslēgts. Nākamais solis ir vēlos, lai skolēni saņem e-klasē uzdevumu par darbu iesniegšanu. Un atkal soļi ir identiski kā iepriekš, tikai tā ir viens knifs par to, ka jāatcerās ir izslēgt rediģēšanas režīmu, jo apakšā kalendārs darbojās tad, kad ir izslēgts. To mēs izlabosim. Tātad svarīgi, ka tāpatās kā iepriekš, ierakstot to nosaukumu, kādu jūs iedavāt, atrast to aktivitāti, parādīt, kurai klasē tas ir domāts, un datums. Apliksim 25. datumu, un tas nozīmē atkal nospiežot šo pogu uz e-klasi, paskatoties, var redzēt, ka 25. datumā ir jābūt šai aktivitātei. Tas ir uz priekšu ejot. Kur ir. Tad no skolēna puses, kā tas izskatās, man liekas, tas ir ļoti būtiski paskatīties, kā tas izskatās no otra gala.
Tātad e-klasē 25. datums. Nu, šoreiz es būšu jau autorizējies platformā. Man 2 reizes nevajadzēs. Tātad nosaukums sakrīt 25. datums, atveru saiti un uzreiz iemet pareizajā vietā. Tad, kad es esmu gatavs, kā skolēns, es ņemu un pievienoju iesniegumu. Nu, visi tie ierobežojumi, kādus jūs uzstādījāt, tad darbojās caur augšuplādēt failu, pievienot failu, choose failu, paņem no tās vietas, kur man atrodas šī datne un mēģinu pievienot. Nu, šajā gadījumā PDF failu ņems pretī, jo mēs uzlikām tādu ierobežojumu. Nu, tas ir pēc jūsu ieskatiem. Un jānospiež tikai saglabāt izmaiņas, un darbs ir iesniegts. Nu, tad jūsu pusē atliek tikai paskatīties to, novērtēt. Nu, beigās būs solis par e-klasi. Izslēgšu editēšanas režīmu, vienkārši jāpaskatās, kur ir tā aktivitāte, jo zem tās aktivitātes visi šie darbi arī parādās. Tad es atveru vaļā, paspiest vai nu uz to pelēko, vai uz to violeto plogu, bet es redzu, ka viens ir iesniegts. Paskatos uz visu sarakstu šādi, bet nu var spiest uz vērtēt. Un tas klabēt, kas ir šeit, jūs varat, mums nav jālejuplādē, ir arī priekšskatījums vienkārši. Jūs varat kreisajā pusē redzēt, ievadīt uzreiz punktus attiecīgos un pašā apakšā uzrakstīt pilnvērtīgu atgriezisko saiti. Zem tās sadaļas, kas saucās atsauksmi, komentāri, bet te būtībā rakstiet to, ko skolēnam būtu jāredz par vērtējumu. Un nospiest saglabāt izmaiņas. Ir arī zem šīs tēmas arī ir snieguma līmeņa apraksta veids, kā jūs varat vērtēt, bet šis ir tāds vienkāršākais variants, ko es vēlējos nodemonstrēt. Un arī tātad pie vērtējumiem es redzu man tikko ievadīto. Tie 100 punkti. Nu, un tad nākamais pēdējais solis ir importēt e-klasē šo vērtējumu. Teiksim, šis tāds apjomīgāks darbs un atbilst tam, lai par to varētu ielikt 10 baļu skalā vērtējumu. Veicu tieši tās pašas darbības, kā iepriekš, nekas nemainās. Izvēlos skolo LV. Atkal nosacījums tam ir iepriekš jābūt nosūtītam uz e-klasi, lai viņi varētu vispār atrast. Citādāk viņi neatradīs. Tā kā esam to jau izdarījuši, tad tas parādīsies sarakstā. Un redzam, šeit ir 100 punkti. Nu, e-klasa māk viņu konvertēt uzreiz uz balēm. Līdz ar to nebūs problēmas, bet nu, to skalu jūs varat pielabot arī šeit. Vienkārši ejam cauri visiem tiem logiem, ko e-klasa piedāvā kā parasti. Tas bija par šo scenāriju, un vēl viens scenārijs par to, ka, ja izvēlaties vadīt savu kursu, var pilnībā mainīt un veidot no nulles, vai arī nopietni pārveidot. Bet šajā gadījumā runāsim par no nulles veidotu kursu, kur jūs liekat chronoloģiski visu to, ko jūs vēlaties, lai apgūtu. Tad jāskatās ir uz otro pogu, kas ir izveidot jaunu kursu. Un tur ir tikai 2 obligātie lauki. Vispirms gan jānorāda, kurā skolā jūs gribat pievienot, ja jums ir vairākas. Par to nav jāsatraucās, ja viss ir pareizi. Un atkal parādās, cik kursu šādi var pievienot. Iepriekš tur bija 29, tagad ir aizņemti 30. Iepriekš mēs vienu jau nokopējām. Tā un tā atliek tikai 2 obligātos laukus aizpildīt. Par pārējiem droši varat iepazīties, lai pielāgotu vēl detalizētāk, precīzāk tā kursa darbību, kaut vai par termiņiem, bet šie 2 nosaukumi, kas būs redzami publiski skolēnam. Tātad nosaukums un īsais nosaukums. Un tad ejot tālāk, kurs ir izveidojies ar kādiem pāris tematiem, kur var rediģēt, un paveiksim vienkāršu darbu šajā kursā, vienkārši pievienojot datni. Tas būs mūsu pirmā aktivitāte, ko mēs šeit izveidojam. Teiksim, ir kaut kāds apraksts mājas darbam, ko jūs vēlaties, lai šeit skolēns
apskata un iepazīstās. Šis bija visātrāk izveidojama aktivitāte. Iepriekš iedavām nosaukumu, lai mēs gan viņi var saprast, un es pievienošu kādu dokumentu. Šeit ierobežojumi nav tādu. Un saglabājam. Ok. Un tad priekšskatījums ir, kā tas arī izskatītos skolēnam. Kā vienmēr, kurss varbūt ir izveidots, bet tam var piekļūt tikai tad, kad klases ir pievienotas. Tāpatās kā iepriekš, atkal pievienojam klasi, un atkal viņus var redzēt dalībnieku sadaļā. Tas nozīmē, ka tad, kad skolēns ienāks iekšā sadaļā mani kursi, uzreiz redzēs šo kursu. Redzēt, ka ir fizika 9. klasē. Un arī iepriekš veidotais kurs ir redzams. Un arī tas tikko izveidotā aktivitāte ir redzama. Tas bija tas scenārijs. Nu, šie ir daži scenāriji. Tur vēl daudz un dikti var taisīt un var būvēt nopietnus testus un var izmantot jau gatavo. Tāpēc šie gatavie e-kursi ir domāti, lai jūs varat kaut ko paņemt gatavu un sākt un lietot. Un sakot arī datiem. Tad pieķersimies pie virslietotāja tēmas un aicinu arī paklausīties citus, jo tur parādīsies arī vērtīga informācija. Un pēc tam pieķersimies pie mapes un tautpas, tas noteikti interesēs visiem. Tātad virslietotājiem, kas būtu jāzina, ir šī te kursu masveida kopēšana tagad ir skolotājiem nodota viņa pusē. Viņi gan veic to pa vienam, bet tas, kas virslietotājiem paliek, ir šī te pagājušo gadu kursu kopēšana, ko jūs varat darīt, varat nedarīt, tas ir pēc jūsu ieskatiem. Un būtībā parādīšu, kā izskatās virslietotāju panelis. Nākamgad mēs arī plānojam arī šo sadaļu atvērt arī skolotājiem, līdz ar to šobrīd skolotājiem būtu interesanti redzēt arī, kas viņus sagaida, kur viņi varēs arī paši pilnvērtīgāk pārvaldīt savus kursus. Līdz ar to paskatāmies uz virslietotāju paneli, un tur ir, zem vairāk var paslēgties šis nosaukums virslietotāju panelis, bet ja viņš ir redzams, tad tur ir kursu pārvaldība un skolas lietotāju pārvaldība. Šobrīd mums interesē tieši ieraudzīt to te kursu pārvaldību, un tur ir folderītis ar nosaukumu skolotāji. Šis ir folders, kur nevar izdzēst, un zem tās dzīvo visi, zem tās dzīvo folderi ar skolotāju nosaukumiem, kur ir kopējuši kursus. Un tad, kad atver kaut vienu no šiem folderīšiem, tad var redzēt, kādi kursi ir kopēti. Un arī automātiski skolotājs tiek pievienots šim kursam kā pedagogs. Tas nozīmē, ka viņam ir pilnas tiesības to rediģēt. Un var arī paskatīties, arī, cik izglītojumi pievienoti ir vai nav. Tad tieši par to kursu kopēšanu, kas ir pagājušo gadu kursu kopēšana vai citu kursu, kas skolā jau pieder kopēšanu, tad tas notiek caur sadaļu pievienot un kopēt kursu no mapes. Un tur vienkārši jāatrod caur skolas kategoriju kopu, kurus kursus mēs mēģinām nokopēt, kurus mums vajag. Šajā gadījumā mēs imitēsim, mēs vēlamies nokopēt šos divus kursus, kas pieder jau skolai. Un ejot tālāk, mēs paskatāmies, vai viss ir korekti. Es šeit iezīmēju rindiņu, bet būtībā tas parāda, kurā vietā tas iekopēsies. Šeit redzēt, ka tajā pašā vietā, kur iepriekš atradās. Nu, sakot, tad, kad būs nospiests pabeigt, skatāmies, kas tālāk notiek. Uzsākās kursu kopēšana. Nu, šī kopēšana nav momentāna. Tur, ja paskatīsieties, tad tur ir status, labajā pusē kolonna ir, var redzēt, pievieno kursu. Tas nozīmē, ka tas process ir sācies, bet viņš uzreiz nepabeidzās. Tas nav tik ātrs, kā katram skolotājam
personīgo kursu kopēšanas. Tas nozīmē, pēc kaut kāda laika jums ir jāatgriežas pie šī te, un tas nav uzreiz. Tad tāds atgādinājums, ka jūs varat arī piešķirt virslietotāju tiesības citiem skolotājiem. Nav jāprasa mums, to var izdarīt pavisam vienkārši, aizejot uz skolas lietotāju pārvaldības sadaļu. Un, lai iedotu citiem skolotājiem, kurus jūs izraugaties, tādas pašas tiesības kā jums, tad ir jāatlasa zem sadaļas pedagogi un jāatrod īstais un noņemt. Šajā gadījumā var, tas nozīmē, ka jau ir iedots, un citiem skolotājiem ir rakstīts pievienot. Tas nozīmē, ka var pievienot. Ja mēs pievienojam, tad šim lietotājam parādās tādas pašas tiesības kā jums. Nu, un vēl viens gadījums, ja jums ir kāds lietotājs, kuram vajag iedot piekļuvi jūsu profilā, jūsu skolas profilā, kontā, lai viņš arī pieder šai iestādē, jūs to varat darīt pastāvīgi. Jāsaka, ka visas sinhronizācijas jau notiek, bet ja ir kāds skolotājs vai ja ir kāds lietotājs, kas ir metodiķi speciāli, man ir grūti pateikt, kādos scenārijos, bet jūs varat pievienot cilvēku, norādot šeit personas kodu, un tālāk viņam jāautorizējās Latvijā LV, un viņu var iecelt, kādā lomā jūs vēlaties, šajā gadījumā varbūt kā pedagogs. Tas ļoti īsumā par to. Tad par mapi, tā kā mēs nodrošinām arī šo platformu, vēlos parādīt scenāriju, kurā atrast mācību līdzekļus, un šī platforma ir arī domāta, lai veidot tematiskos plānus. Par tām divām lietām tad nodemonstrēšu. Viens scenārijs, kurā atrodam skola 2030 tematus, parādīšu, kā es to darītu. Pirmkārt, ja mēs zinām, kuru klasi, kuru priekšmetu, piemēram, 8. klases dabazinības, es noskrolējot zemāk, vienkārši redzēšu visus materiālus. Bet, ja man interesē tieši temati, kas tika izstrādāti un ar tiem saistītos materiālus, tad es arī zem vairāk filtri, kas bija tikko nospiestā poga, norādu, kurš zem publicētāja, kurš man interesē. Un tieši skola 2030 var nospiest, lai tos rādītu. Šeit var redzēt tematu 63, 62, 64. Un tad vēl viens veids, kā var redzēt vēl apkopojošāk, mapē ir arī kolekcijas. Mapē kolekcijas var redzēt tad, ja šeit ir izvēlēts kolekcijas. Tas tagad, protams, ir palāks, bet, ja es noņemu šo tipus materiāli, kas tikko noklišanās bija tāda, man parādās iespēja atzīmēt, samainīt vietām un ierakstīt tipus kolekcija. Un šeit es redzu veselu materiālu kopumu, kur pašā augšā ir programma, un tur apakšā parādās visi temati. Tā kā es atveru vaļā, es atkal varu priekšskatīt materiālu. Šī ir programma, un aiziešu atpakaļ, kur bija tā viss komplekts, visa kolekcija redzams. Tad var iet katram tematam cauri, tur par katru no tiem ir priekšskatījums. Un tad īsumā par tematisko plānotāju. To var darbināt tad, ja jūs autorizējaties. Un šeit katrs var ienākt iekšā par mapi. Līgums nebija un nav jāslēdz. Tur var autorizēties jebkurš skolotājs. Un, lai tiktu pie tematisko plānu veidošanas un nepieciešams nospiest savu profilu, un tur bija tematiskie plāni. Un augšā jānospiež pievienot, jāizvēlās tālāk, kuru programmu, uz kuras pamata mēs veidosim tematisko plānu. Ja mēs paņemam bioloģiju, tad mums tālāk prasa norādīt mācību gadu, izvēlamies atbilstošāko, paņemsim attiecīgo, paskatāmies, vai ir pareizais periods, tas automātiski te ir ielasīts, un posms pamatskola, klase, te gan ir konkrēti jāizvēlās jau, kurai klasē tad būs tas tematiskais plāns, un vēl pēdējā lieta jānorāda, cik stundas nedēļā ir paredzēts.
Nospiežot izveidot, ielasās pirmkārt tie temati, kas ir šajā programmā, un pēc brīža atvērsies arī pats tematiskais plāns, kuru var tālāk būvēt, rediģēt, mainīt datumus. Bet, ja pašā sākumā apskatīsieties, varat redzēt, ka tur ir pievienota programma, bet pati interesantākā daļa, kur ir rediģēt, teiksim, pašu plānu, tad noskrolēt lejā, varēs redzēt arī kalendāru, kuru jūs varat pārvietot un mainīt vietām laikus un datumus. Šeit mazā ekrānā, bet šobrīd vēlams izmantot jau tādu lielāku ekrānu, lai jūs varat vieglāk pārskatīt to. Tas ļoti īsumā par šo, jo šodien saruna ir vairāk par skolo. Un tad vēl īsāk par tava klase būs, tas ir tāds vairāk atgādinājums, tur video joprojām ir pieejami, un jūs varat atrast mācību video tieši arī izmantojot filtrus. Te ir mācību priekšmets, izvēlēties savu priekšmetu, un, protams, tas nav vienīgais veids, kā meklēt, bet, ja pēc priekšmetu meklēt, tad to var izdarīt šādi. Un skatoties šos video, jūs varat, būtībā šī platforma neprasa nekādu autorizēšanos. Un labajā pusē var redzēt arī saistītos tematus. Tad no šī vietas var doties arī uz citiem ar šo video saistīt, citu video. Un varbūt lieta, ko es droši vien pirmo reizi dzirdat, vai esat aizmirsuši, vai nekad neesat dzirdējuši, jūs varat veidot komplektus ar video, un tad komplektu ar video nosūtīt kādam. Tas nozīmē, ka jūs varat izdomāt, vēlos, lai klase noskatās šito video, un kā to izdarīt. Un tas būtu izdarāms tā, ka pirmkārt atrodam tos video, kas mums interesē, un tur zem katra video jānospiež saglabāt. Tu tās redzēsiet, kāpēc. Es paņemšu vēl kādu video un nospiedīšu saglabāt. Un visi šie saglabātie video tagad slēpjas zem šīs sirsniņas. Un, ja es nospiežu tālāk skatīties šo sarakstu, te ir vairākas iespējas. Un, ja es nospiežu kopēt saiti uz video sarakstu, tad tā saite ir kaut kas tāds, ar ko jūs varat dalīties. Atverot šo saiti, visiem būs redzams tieši šis saraksts, kādu jūs bijāt uztaisījuši. Tas ir kaut kas vērtīgs, ko var vienkārši būvēt, ka jums vajag, lai izveidotu sarakstu ar video. Nu tā, esam diezgan tālu jau tikuši. Vēl ir pāris lietas, ko es vēlos padalīties. Es ceru, ka jau pamazām ir gūstat kādas atbildes. Čatos paskatīšos arī, kas notiek. Jā. Tā, un ir kaut kāds jautājums, ko būtu varbūt vērts atbildēt. Tad es paskatīšos tā. Viens jautājums ir, par ko man vēlās, lai es atbildu, ir, kāpēc skolu LV nevar uzreiz pievienoties no e-klases. Ir jāielgojas vēlreiz. Nu, jā, tas ir. Es arī, tad, kad es rādīju to demonstrāciju, es pateicu, ka vajag ielogoties. Un tas ir kaut kas tāds, uz ko varētu iet. Ir skaidrs, ka tāds risinājums jau eksistē, kur nav jāielogojās, bet es domāju, ka mēs līdz tam arī tiksim. Mēs šogad esam arī kādu jauninājumu ieviesuši, un šis nav pirmā reize, kad es par šo dzirdu, bet mēs pamazām varētu arī ieviest arī tādu. Jā, droši vien pieskārsimies vēl kādam jautājumam, ja uzpeldēs, ko es varētu atbildēt, bet es ceru, ka daudz jūs tiekat jau uz tiem jautājumiem, jau dabūjāt atbildes. Es vēlos vēl padalīties ar to, ka, ja tomēr būs kāds jautājums, ko nesanāca atbildēt, vai uzpeldēs vēlāk, vai gribēsiet lietojot, parādīsies tikai jautājumi, tad mums iepriekš rādītā, tagad patīšos atpakaļ, redzēt ir šī te poga sazināties ar skolu LV. Tātad, ieejot platformā, varat uzreiz rakstīt šo te jautājumu, kas jums parādās. Vienīgais parūpēties par to, lai jums tas e-pasts ir pareizi norādīts, uz kuru saņemt atbildi. Bet, alternatīvi, te jūs varat vienkārši rakstīt uz info@skolo
var arī zvanīt, bet ņemiet vērā darba laiku. Un ir pilns ar rakstiskām pamācībām, tur ir no A līdz Z. Tās pamācības sadaļa ir visaktuālākā situācijai. Arī tam, kas tikai parādījās. Vēl ir interesanti, mums ir arī YouTube kanāls. Tur ir pilns ar video uzņēmumiem par to, kā lietot, kā veidot aktivitātes, pat veidot kādas advancētas, kā veidot, teiksim, interaktīvus video, lai nav tā, ka tikai skaties un tev tikai jānoskatās, un tad tikai beigās uzdevums tur izdarīt tā, ka tu vidū parādās jautājums, jūs arī paši varat veidot tās aktivitātes. Nu, un tad pats pēdējais mēs gribētu palūgt jūs arī pieteikties uz kādiem jaunumiem. Piemēram, šodienas pasākums noteikti būtu nonācis pie jums kā paziņojums nevis no virslietotāja kāda skolā, kas deva ziņu tālāk, bet jūs varat pataisnot uzreiz no mums saņemt ziņu. Un tad tur jūs saņemtu par pasākumiem, piemēram, kā šo, par kādiem jaunumiem jūsu mācību jomā, jo tad, kad atvērsiet to saiti, tad tur pajautās, kāda mācību joma jums ir, un arī par citām svarīgām izmaiņām. Nu, piemēram, šodien pirms atklājam šo publisko demonstrāciju par jaunajām funkcijām, mēs varētu vienkārši arī izsūtīt jums ziņu iepriekš jau, jo ir kāda laika aiztur, bet mēs varētu arī ātrāk jums to noinformēt. Nu, un tad var arī pēc kaut kāda laika arī uzrakstīt mums uz info@skolo, ja parādās vēl kāds jautājums. Tagad es piedāvāju jums noskanēt šo te kodu, šis paliksies uz ekrāna, un es paskatīšos, vai ir kāds jautājums, pajautāšu, vai ir kaut kas, ko vajag atbildēt.